Šodien viesosimies Mārupē, kur uzklausīsim kādu veiksmīgu biznesa stāstu. Es ar brāli sākām šo firmu 20 gadus atpakaļ. Tajā brīdī nebija riepu, gandrīz nekur, īpaši smago mašīnu deficīts bija ļoti izteikts, un kopā izdomājām uzsākt firmu, kas atjaunos riepas. Mēs bijām pilnīgi amatieri šī jautājumā. Es pats strādāju Minsteres Latvijas ģimnāzijā par skolotāju, atsaucām vairākus konsultantus pa visiem šiem gadiem. Es domāju, ka no kaut kādām 7 vai 8 firmām cilvēki ir bijuši šeit, lai apmācītu mūsu darba spēku. Man ir vairāki cilvēki, kas ir 15 gadus pie manis un ilgāk strādājuši. Mēs arī pārdodam jaunās riepas, strādājam ar absolūti visiem galveniem riepu ražotājiem, kādi tik vien ir. Tas ir galvenokārt Bridgestones, Goodyears un Michelins. Mēs skaitamies oficiāli dīleri visām tām firmām. Mēs atjaunojam tās smago mašīnu riepas ar to, ko sauc par augsto procesu. Visa produkcija iet tādā aplī, tajā stūrī ir inspekcija, iet tālāk uz frēzēšanu, kur noņem to veco gumijskārtu. Tad ir tāda daļa, ko mēs saucam par zobārstniecību, kur katrai riepai, gandrīz katrai, īpaši tās, kas ir braukuši pa Latvijas un Krievijas ceļiem, ir kaut kādi bojājumi vai kaut kādi akmeņi vai naglas vai kaut kas tāds. Tas viss ir jāizrubja ārā, jāpiepilda ar citu gumiju, un tad uzliek vienu to ārējo protektoru, kurš ir jau gatavs. Mēs kvalitātes ziņā esam pilnīgi traki uz to, tāpēc mēs esam arī iztaisījuši to ISO 9002. Katru gadu kontroli ir šā vai tā, tas ir cits, tas ir ECE 159. Mēs esam E1 kategorijas firma, un tas nozīmē, ka par mūsu kvalitāti garantē Bundeskraft Fahrzeugams. Mēs esam Vācijas kvalitātes kontrolē pakļauti. Patiesībā varētu teikt, mūsu visas firmas filozofija ir, ka mēs negribam ražot riepas, mēs ar to nenodarbojamies, mēs gribam ražot apmierināt klientu.